šī izrāde ir neredzīgo mīlestības vēstule redzīgajiem. Tie stāsti jau būtībā ir, es negribu teikt, ka viņi nav vienādi, bet mēs viņus ļoti labi saprotam, tāpēc, ka mums ir visādas gadās dažādas līdzīgas situācijas, un tāpēc mums ir vieglāk iejusties, principā, jebkurā stāstā, kas ir saistīts ar cilvēkiem, kas tiešām ir redz traucējumiem, jo mēs esam pašas ļoti bieži, mēs pašas esam iekšā šajās situācijās. Es nezinu, vai es tā drīkst atļauties, vienkārši ir tāds jociņš, kur uz brīžiem. Es pirms gada manifestēju visādas labās domas un tā. Vispār tas diezgan labi strādā. Un man vajadzēja darbu un man vajadzēja terapiju. Un es atnācu šeit un es pateicu, man liekas, vienreiz Elīnai saku, Elīne, es dabūju darbu un es dabūju terapiju. Bet, ja nopietni, tad es piekrītu Agnesei un īstenībā tas patiešām mums ļauj sev iegūt pašām arī kaut kādu dziļāku vērtību. Nevis tāpēc, ka mēs it kā kaut ko darām, lai rādītu citiem, bet arī pašām priekš sevis mums tā ir izaugsme. Runa ir par sadzirdēšanu tādā sirds līmenī un arī tīri tehniski saprast, ko saka. Katram ir kaut kādas vajadzības un ikdienas gaidas un ritumi, kas ir visi veidojušies tā, lai lielākajai sabiedrības daļai ir ērti, parocīgi, un tas ir pilnīgi normāli. Tā tas arī veidojas, tā mēs ejam uz priekšu, bet mēs tiešām esam ļoti dažādi sabiedrība. Tā nav tikai frāze. Sabiedrība sastāv no ļoti dažādiem cilvēkiem.